Uzturas muskuļu augšanai – kalorijas. Lai uzkačātu lielākus muskuļus, tev ir jāuzņem pietiekami daudz kaloriju. Tāpat kā tu nevari uzbūvēt lielāku māju bez būvmateriāliem, tu nevari uzbūvēt lielākus muskuļus bez kalorijām. Ok, bet kas ir kalorijas? Kalorijas ir enerģijas mērvienība, ko lieto, lai aprēķinātu, cik daudz enerģijas tos organisms uzņem ar ēdienu un patērē fiziskām aktivitātēm un dzīvības uzturēšanai. Īsumā sakot, kalorijas ir tava ķermeņa degviela. Jebkurš ēdiens satur noteikti daudzumu kaloriju, un kad tas tiek apēsts, šis kaloriju daudzums tiek vai nu sadedzināts enerģijai vai uzkrāts ķermenī. Ja tu uzņem mazāk kaloriju nekā tu patērē, tu zaudēsi svaru, bet ja tu uzņem vairāk kaloriju nekā tu patērē, tu pieņemsies svarā. Ok, bet cik daudz kaloriju man vajadzētu ēst? Šis ir galvenokārt atkarīgs no tava liekās svara apjoma. Ja tev ir salīdzinoši maz liekās svara, tev būtu ieteicams uzņemt vairāk kaloriju nekā tu patērē, kas liks tev uzņemt muskuļu un tauku masu. Bet ja tev ir salīdzinoši maz liekās svara, tev būtu ieteicams uzņemt mazāk kaloriju nekā tu patērē, kas liks tev zaudēt tauku un audzēt muskuļu masu vienlaikus. Protams, ja runa tīri par muskuļu augšanu, tad uzņemt vairāk kaloriju nekā tu patērē gan vienmēr būs labākā stratēģija. Bet ja tev ir jau salīdzinoši daudz liekās svara, tu vari to pārvērst muskuļos. Pārvērst muskuļos, ielikt pēdiņās, jo to nav iespējams izdarīt. Tas būtu kā pārvērst nieres aknās. Tu vari tikai zaudēt taukus un audzēt muskuļu masu vienlaikus. Ok, bet kā lai es neskaidroju tieši, cik daudz kaloriju man vajadzētu uzņemt? Pašā sākumā būtu ieteicams izmantot kaloriju kalkulatoru, kas ir atrodams internetā. Un tajā ievedot savus datus, tas tev izspļaus tev ikdienas kaloriju patēriņu. Ja tu vēlies uzņemt svaru, tad tev vajag ēst 10% vairāk no šī skaitļa. Bet ja tu vēlies zaudēt svaru, tev vajag ēst 10% mazāk. Ja tavs svars virzās tavā vēlamajā virzienā optimālā ātrumā, tad uzņem pietiekami daudz kaloriju. Bet ja nē, tev kaloriju daudzumu vajag pielāgot. Ok, bet kas ir optimālais ātrums? Par šo mēs parunāsim vēlākajos video šajā mini seriālā. Tāpēc forši tev dienu, tiekamies nākamreiz uz sarunu Roblotu mēlā. Čau!